Un tad tādai nelielai atkārtošanai y ir x kvadrātā. Šādi izskatījās kvadrāta funkcijas grafiks, un tā saucās parabola. Ja? Un tad mēs redzējām, ka tas skaidrlīds, kas ir priekšā, ietekmēja, ja, jo tas skaidrlīds ir lielāks, jo viņa tie zari tādi ir šaurāki, un jo viņš ir mazāks, jo viņi tādi platāki, bet tiklīdz paliek negatīvs, tā uzreiz zari ir uz leju. Ja ir negatīvs, tad zari ir uz leju, un ja ir pozitīvs, tad zari ir uz augšu. Tāda ir tā galvenā tā doma. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūst 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies apakaļ pie video. Un tad, protams, ir visādi citi parametri, ja bx plus c, kas tad nosaka, kur c nosaka, cik augsta vai zema ir funkcija, ja kā jau brīvais loceklis, un tad b, b ir tāds interesants. B, jā. Tad, ja mēs mainām b, tad tas skaidri arī tā kā izskatās tā kā, jā, ok, tas bija tās neliels atkārtojums, bet te mums interesēs, kā mēs varam aprēķināt virsotni. Un virsotni varēs aprēķināt, izmantojot vienu ļoti vienkāršu formulu. Virsotnes koordinātas var aprēķināt, izmantojot šo te formulu minus b dalīts ar 2a. Šāda formula, un šeit var aprēķināt x koordinātu virsotnē. Nu, paņemsim, piemēram, piemēriņu vai not. Tā, jā, es domāju, kaut kāds foršs piemēriņš. Tātad x kvadrātā mīnus 6x plus 5, piemēram, ir 0. Ok. Tātad, ja mēs ievietojam iekšā šajā brīnišķīgajā formuliņā skaidrs, tātad, ko a mums ir 1, b mums ir mīnus 6 un c ir 5. Ja, tātad sanāk mīnus 6 dalīts ar 2 reiz a, kas ir 1. Mēs dabūjam 6 dalīts ar 2 ir 3. Ja, tātad x koordināta 3. Un kā mēs varam aprēķināt y koordinātu? Ja tu esi ticis šitik tālu, tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Vienkārši ieliekot iekšā. Ja, tikai tam mums ir funkcija, ja nevis vienādojums. Ja, ieliekam iekšā. X kvadrātā x vietā trīnieku, un mēs dabūjam 3 kvadrātā mīnus 6 reiz 3 plus 5, tātad 9 mīnus 18 plus 5, tas ir 4. Un tad mēs ieguvām, ka parabolas virsotne ir punktā 3, 4. Kāpēc tas būs svarīgi? Nu, pagaidiet līdz šim pēdējiem punktam, kur tad mums būs iepazīstināšums ar uzdevumiem, kurus jāprēķina minimālā un maksimālā vērtība. Man liekas, mēs tur būtu ideāli paņemsim vienu uzdevumu no iepriekšējā eksāmena, un no iepriekšējiem eksāmeniem, kas reāli bijis, un jā, tas tā kā eksāmenā diezgan liela iespējamība, ka tas būs. Atceramies, ka funkcijas nulles bija tās vietas, kur funkcijas vērtība ir 0, jeb tās vietas, kur krusto x-ās, jeb tur, kur y ir 0. Tas nozīmē, ka y vietā mēs varam ielikt vienkārši. Ja mums nav dots grafiks, un mēs zinām, ka funkcijas nulles ir tad, kad funkcija jeb y ir 0, tad mēs varam y vietā vienkārši ielikt 0 un uzrakstīt, ka x kvadrātā mīnus 6x plus 5 ir 0, un viss tam uz kvadrāta vienādojums, to mēs tikko iemācījāmies. Šis ir reducētais, jo nav skaidrlīša priekšā, tātad vieta teorēma pa taisno. Ja, tātad x1 reiz x2, tātad bija, nu sāksim no sākuma, uzrakstīsim normāli, tā kā pie x1 plus x2 bija pretējais cipars vidējam, tas tagad 6, un reizinājums bija tātad pēdējais cipars. Ok, un atceramies, sākam vienmēr ar reizinājumu, tātad piecinieku vienīgais veids, kā var dabūt reizinot, ir 1 reiz 5 ir 5. Un pārbaudam, 1 plus 5 ir 6, wow, trāpījām uzreiz, ja, tad x1 ir 2 un x1 ir 5, nu 1 un 5, ja, un šīs arī ir funkcijas nulles, ir x ir 1 un x ir 5. Mēs varam aprēķināt, te mēs neredzot grafiku. Augšana, dilšana, tātad, ja mums ir zari ir uz augšu, parabolas zari ir uz augšu, tad tāda attiecīgi funkcija dilst, piemēram, funkcija dilst līdz šitam punktam, viņi iet lejā, un tad viņi iet augšā. Ja? Un ja zari ir uz leju, tad viņi iet no sākuma lejā un pēc tam augšā. Un te galvenais, man liekas, ir, vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Ja a ir lielāks par 0, atceramies, tad zari ir uz augšu, un ja a ir mazāks par 0, tad zari ir uz leju, un ja a ir 0, tad tas nav kvadrāta vienādojums, tas ir lineārs vienādojums. Un tad pēdējais, kas ir vissvarīgākais, ir šie minimālās un maksimālās vērtības uzdevumi. Tātad mums ir kaut kāda kvadrāta funkcija, kas ir aprakstīta šādā veidā. Mums vajag aprēķināt, kāds ir maksimālais bumbas augstums un pēc cik ilga laika tas tiek sasniegts. Tātad mums vajag, nekur mums ir uzzīmēta būtībā šī parabola, un mums vajag noteikt šo virsotni, ja šajā gadījumā t ir x, ja, un y ir ht. Ja. Tātad mums vajag noteikt, kad y ir
vislielākais, kā to mēs varam noteikt, ir aprēķinot virsotnes koordinātus. Tātad pirmais, kas mums ir jāizdomā, vai parabolas zari ir uz augšu vai uz leju. Šajā gadījumā mums ir funkcija šāda te, minus 20x minus 2,5x kvadrātā. A būs tas, kas ir pie x kvadrāta vienmēr, ja? Tā funkcija vienkārši nepareizi uzrakstīta, ja? Viņa reāli būtu jāraksta šāda te, ja, jo x kvadrāts iet pa priekšu, ja? Un tas sanāk, ka A šajā gadījumā mums ir negatīvs. Mums ir negatīvs. Tas nozīmē, ka zari būs uz leju. Un ko nozīmē, ka zari ir uz leju? Ka šī te virsotnē būs maksimālā maksa vērtība. Ok, un tad mēs rēķinām virsotni. Tātad atceramies, ka virsotnes x koordināta ir minus b dalīts 2a. Šajā gadījumā b mums ir tātad 20 un a mums ir minus 2,5. Tā ir minus 20 dalīts ar 2 reiz 2,5 ir minus 5. Ja, minus dalīts minus ir plus un 20 dalīts 5 ir 4. Tagad x ir 4, tātad būtībā 4 sekundēs bumba sasniedz maksimālu augstumu. Tad mēs varam aprēķināt y koordināti, vienkārši ieliekot iekšā tajā vienādojumā. Tātad minus 2,5 reiz 4 kvadrātā plus 20 reiz 4. Tātad sanāk tā 5 reiz 8 minus 40 plus 80 ir 40. Jā, tad 40 metru augstumā. Tas ir maksimālais, tas, kurš uzlaboja. Un tā kā mēs paskaidrojam, ka virsotnē būs maks vērtība, reku mēs iegūstam, ka bumba maksimāli uzlido 40 metru augstumā un to viņa sasniedz pēc 4 sekundēm. Jā, tad šis ir tas praktiskais pielietojums, kur tāda praktiski tiek pielietots kvadrātfunkcijas zināšanas, ir nosakot minimālo vai maksimālo vērtību. Jums jau likās, ka 8. klasē bija kvadrātfunkcijas grafiks, viss atkartījāties no tās viesta, vairs nebūs jādara, un tev 9. klasē šeit tev atpakaļ mācīsimies atkal pa kvadrātfunkciju.